Labrīt! Jā, es zinu. Nav bijuši video 2 mēnešus. Ups. Nekliedziet uz mani. Jā, es zinu. Vienkārši ir vasara, tas ir pirmais. Ja, man liekas, man nekad vasarās baigi nav video. Otrais ir šausmīgi lietaina vasara, un man vienkārši negribas filmēt, jo viss, kas notiek, ir vienkārši lietus, slāpjums, lietus un augstums, un nav vasaras sajūtas. Bet nu neko, mēģināsim. Tā kā šodien es ceru, ka būs video, redzēs, cik viņš ir interesants, tāpēc, ka šodien man nav neviens jājai, un lielākai daļai no zirgiem ir brīvdiena, jo ir otrdiena. Un zirgiem pārsvarā pirmdienās un otrdienās ir brīvdiena. Bet dažas lietas būs arī interesantas. Nu labi, ok. Brauksim uz stalli, šobrīd ir 9:30. Jā, un man būs meitenei treniņš 10 no rīta. Kāpēc? Tāpēc, ka ir baigie karstumi, un neatceros, vai jūs zinat to, bet visvaisākais ir no rīta. Tā kā, ja uznāk lielie karstumi un jums zirgs ir jājai, labāk to darīt no rīta nekā vakarā. Nu labi, pusdienās, ja jūs jājat to zirgu plus 30 grādos, tas arī nav gudri, tā kā to nedaram. Labāk tad vakarā vai no rīta, bet ja ir vai nu no rīta vai vakarā, tad labāk no rīta būs daudz vēsāks. Nu ja, tāpēc mēs braucam tagad uz stalli. Tā, esmu jau stallī, Valdis ir izlaidis zirdziņus. Tas tā baigi forši. Šodienas treniņa mums ir Sanija, un viņa jau ir sanesusi daļu no inventāra. Viņai vienīgais būs jāiet pēc Aridonnas, jo Sanija mums jāiet ar Donnu. Nu jā, un tad darbosimies. Lifehacks. Ja jums ir tā ziemas spalvas noņemšanas birstītajā, un jums ir suns, kas met spalvu, jūs droši varat izmantot to. Tas ir mans tā kā DIYs, jo mums Triksis šausmīgi met spalvu visu laiku, visu gadu. Un tad, lūk, viņa ļoti labi noņem spalvu. Ja, un Triksim šobrīd ir spā procedūra. Triksī, kāp atpakaļ. Kāp. Triks. Nē, neču. Triksī. Nec. Jā, es gribu parādīt, ka man ir paklausīgs suns. Triksī, nec atpakaļ. Nec te. Triksī. Triks. Sēdēt. Nu, lūk. Triksis safrizēts. Visur mētājas spalva. Jā. Bet, tagad smuks suns. Ir 10:30 no rīta un jau ir karsti. Bet nevar saprast prognozi, jo sola ap kaut kādiem 2 līdz 5 lietu. Bet viena prognoza sola, viena prognoza nesola, tā kā neko nevar saprast. Bet jā, ir karsti. Vismaz šobrīd. Sanē jau tīra Donniņu, un tikko pamanīju, kā jau klasiski zirgi, mums Donna tagad ir Harijs Poters. Jā. Smuka rāta. Bet Donna vispār šausmīgi apkosta, jo viņai raku knišļi krūtis ir labi apkoduši. Galvenais vienīgi viņai, pārējiem zirgiem tā nav. Viņai ir arī vēdras apkosts, bet, man liekas, nevarēs redzēt to video. Nevar redzēt raku viņai knišļi. Bet neko darīt, no tā nevar izvairīties. Es cenšos tā, ka reizi 2 nedēļās mēs līdzinam laukumu, bet, protams, nevienmēr tas sanāk. Un parasti svētdienās, tad es mēģinu viņu novākt, un tad pirmdien Valdis nolīdzina. Nu, vai Mārtiņš kā kuru reizi. Un šo svētdienu es aizmirsu novākt, bet vakar es atbraucu, un Valdis bija nolīdzinājis laukumu, pats pārcelājis šķēršļus. Tā kā jā, šī ir mīlestība. Šobrīd, kamēr man meitenes seglojas un tīrās, es varu pasēdēt mašīnā, jo man mašīna ir noparkota pie laukuma. Jā, un es varu pasēdēt te mierīgi. Mums ir doma pie laukuma uzlikt tā kā soliņu, kur var sēdēt, un tad droši vien es sēdēšu tā soliņa, bet kamēr nav, tikmēr sēžu mašīnā. Jā. Ko es gribēju pateikt? Kāpēc mums parasti otrdienās ir zirgiem brīvs, bet šodien man ir treniņš? Tāpēc, ka mēs sestdien brauksim uz sacensībām. Jo sestdien ir Krustpils mači, tas no mums ir kaut kādas, 1,5–2 stundas, tā kā nav tik tālu.
no Latgales. Labi, izstāstīšu līdz galam, tāpēc, ka Valdis atnāca te izstāstīt par dzīves problēmām. Tāpēc, ka šobrīd, kā ir siltais saulainais laiks, cenšas savākt puišu sienu. Bet, protams, ka tad, kad, nezinu, vienreiz mēnesī ir saulaina diena, viss tajā dienā noiet nedā kā vajag. Un arī mums tagad ar tehniku, klasiski. Jā, bet par sacensībām runājot. Ir 2 dienas tie Kruspils mači, sestdien un svētdien, un es izdomāju, man jau bija tāds plāns ļoti sen, ka varētu zirgus aizvest uz abām dienām. Tā kā vienu dienu 2 zirgi, otru dienu 2 zirgi. Un, jā, mēs tā brauksim. Sestdien mums brauc Grifons un Limerata, un es ar Limeratu. Un svētdien mums brauc Aleksa un Donna. Tā kā jā, būs interesanti, būs forši, būs šausmīgi garas un šausmīgi piepildītas dienas, bet es domāju, būs forši, būs interesanti un būs superīgi, jo, jā, beidzot tad jūtu kā sportistiem, zinat, ka braucam uz mačiem uz vairākām dienām, tā viņš ir tālāk, un mēs neesam baigi lielie sportisti, tomēr. Jā, forši, man patīk. Jā, runājot par Limeratu, mums jau bija pirmie mači, mēs bijām Ūsiņā. Bet tagad Limeratai un Grifonam iet vieni segli, tad man ir ļoti jāizdomā, kā un ko un kas pa kam. Un tur bija tāds viens maršruts, kur ir 50-60 centimetri, un 60 centimetrus man leca 2 meitenes ar Grifonu. Un, es fiziski nebūtu varējusi paņemt vēl Limeratu, tā kā iespiest, tur es nezinu, bija 60 centimetros, maž 20 dalībnieki. Tur nesanāktu mums ar vieniem segliem 3 zirgi. 3 maršruti ar vieniem segliem. Nē. Tāpēc es gāju vadības maršrutu un es gāju 50 centimetrus. Un vadības maršrutā mums nav ko darīt. Man jau Linda bija teikusi, ka tā kā priekš kam Madara tev vajag. Man bija tāds, es gribu rozetīti. Labi, es aizgāju. Jā, mums nav tur ko darīt. Man ir krūts normāls foršs zirgs. 50 centimetri bija forši. Jā, man ļoti patika tā sajūta, kā Limerata iet, cik viņa ir drosmīga īstenībā. Galvenais man pašai pareizajā momentā pateikt viņai ejam, un viņa aizies. Jo citreiz, es esmu ļoti bailīgs jātnieks, tā kā es pārstresojos, un tad es ļoti baidos. Un ja es pati neiedrošinu Limeratu pareizajā momentā, tad mums tā labi nesanāk. Bet ir ok, mēs mācamies. Un priekš pirmajiem mačiem bija perfekti, mēs izgājām 2 sekundes no ideālā laika, pilnīgi tīri, neko nenogāzām, un es biju ļoti apmierināta. Sanē jau ir uz Donnas, un viņai ir tas lakšerīs samīdīt laukumu. Man liekas, vienmēr tas ir tik kruta, ka tu vari jāt uz nolīdzinātā laukuma. Sanē jau ierikšojās, un palika ļoti karsti. Tāpēc es sagatavoju spaini ar ūdeni un mēs Donnu nedaudz atvaldzējām, nomazgājot viņai krūtis un muguriņu. Donsis mums ir notievējis un izskatās ļoti labi šobrīd. Ļoti labi. Sēdi seglos! Taisna mugura, aktīvāks riksītis. Un jau sēdi saglos. Jau. Tagad ceļi piespiest un ar kājām bīdam viņu. Aiziet aktīvs. Jā, ļoti labi. Ok, pasoļo. Neskrienam mierīgi. Taisna līnija un sagrupējamies. Super, un turi sevi augšā, zirgu taisni. Ļoti labi. Super. Un hop, ļoti labi, turi sevi augšā, zirgs aktīvs, taisns. Super. Taisna līnija, aktīvs zirgs, ja, sagrupējamies, nedaudz par vēlu sagrupējies, nekās.
Ļoti labi. Donnas slapināšanas reize numur 2. Un šoreiz es slapināju ne tikai Donnu, bet arī Saniju un sevi, jo ir karsti. Taisna līnija, pasūtam. Ok, atrikšo. Pietiek jums. Kāja? Nu viss, Sanija treniņš beidzies. Atkārtojām lietas, kas varētu būt vadības maršrutā. Piemēram, voltus, čūskiņas. No astotniekus viņas it kā zina man. Kārtiņas, apstāšanās un arī krustiņu lecienu. Nu, šodien viņa tikai vienreiz izleca, jo lecieni mums nebija šodien primārais. Primārais bija pastrādāt. Nu jā, ir labi. Es domāju, ka Sanija ar Donnu ies diezgan labi vadības maršrutā. Tā, tagad mēs aizbrauksim atpakaļ uz Krāslavu, tāpēc, ka mums ir jāizņem no pakomāta bišu mamma. Jā, Valdis nodarbojas ar to savu hobiju biškopību, un viņam vienā no sprostiem mamma aizgāja bojā vai aizildoja, tur nevar saprast. Un viņš pasūtīja jaunu mammu, kas atnāca, bet tā kā ir karstī, nevajag viņu mocīt pakomātā, un tāpēc es braucu pakaļ. Bitītes. Tā, nu, bitītes ir pie manis. Paskata pat caurumiņu izdurta, lai viņam nav tik karsti un ieiet kastītē gaiss. Viņas tikko tur runāja. Tagad nerunā. Nē, nedaudz runā. Nezinu, vai jūs dzirdat. Es dzirdu. Labi, braucam atpakaļ. Nu, es esmu jau atpakaļ. Man triksis bija iesprostos stallī boksī, un es atbraucu viņai pakaļ, un viņas nav. Tā kā kāds ir paņēmis triksi jau pie valdvecākiem uz mājām. Es arī braukšu uz turieni, paēdīsim pusdienas, jau ir, man liekas, 1. Tā kā jā, paēdīsim, un tad brauksim turpināt strādāt. Zirdziņi, nabadžiņi tur stāv zem koka, viņus koš. Retiņā, čau! Jā, visi sapakoti, visiem mušu maskas. Nu, tikai Aleksai nav mušu sagas, bet jā. Bet viņiem tur ir forši, tur ir ūdentiņš, viņi tur var ieiet, kā viņi koku ir apgrauzuši. Tā kā jā, un pēc tam, kad paliek labāks, tad viņi iet zālīt ēst. Sveiciens atpakaļ. Manus plānus sajauca tas, ka mums bija lietus. Labi, tagad neizskatās, jā. Bet vēl ducina pērkons no turienes. Jop. Tā kā bija lietus, tad es nebiju stallī. Un tagad ir 4. Tā kā, jā, iesim tīrīt bokšus. Nu, var redzēt, reku peļķis visur apkārt. Jā. Klasiska vasara šogad. Vai kur pēc taļa arī. Gotiņa. Nu, не вальца, пасту. Kamēr stīrīju bokšus, stallī ienāca gotiņa. Nu, es tā bija viena no pēdējām, kas mums dzemdēja, jo mums visas gotiņas dzemdēja tā kā šeit, kur mēs varam pieskatīt, un tikai tad, kad viņiem ir teliņi, tad viņas iet uz ganībā. Un tā bija mūsu vienīgā piena gotiņa. Jā, un viņa dzīvojās šitam te. Un, nu jā, tad puiši izdomāja, ka būs ātrāk izvest caur stalli nekā caur priekšu, jo viņa tagad iet uz pie citām savām draudzenēm, un tad viņas ārā. Jā. Nu, kaut kā tā. 2 bokši iztīrīti Grifonam un Limeratai, vēl 2 priekšā, Aleksai un Donnai, bet man vēl šitien vēl jāpabeidz sienas, jāieliek. Paldies Dievam, šitiem abiem nevajag kaisīt neko. Īstenībā, baigi interesanti. Es pēc Aleksas bokša jau varu pateikt, kā viņa jūtas, viņa ir sūdīga, viņa nav sūdīga, jo šobrīd paska, viņai kakašķuras ir tur, un te viss ir tīrs. Un šitās boksis viņai ir tikai tad, kad viņai ir labi ar veselību. Ja viņai ir slikti ar veselību, viņa piekakās, piečurās visur, šausmīgi daudz viņa piekakās un piečurās. Tā kā jā, pēc tā var vadīties. Nu, es nedaudz sapjos ārā, bet bokši šie 3 ir iztīrīti, ūdens samests, sieniņš ielikts, viss ir labi.
Dosimies pie Donnas. Karsti. Nu, lūk, tur atkal ducina pērkons. Cerams, ka neatnāks līdz mums, bet izskatās, ka atnāks gan. Atnācu zirgiem sataisīt vakariņas, un tad ko katrs zirgs ēd? Grifonam ir lucerna, kausiņš vesels, un tad tur apakšā ir puskausiņš ar auzām. Vienīgais lucernam, Grifonam šī porcija iet gan brokastīs, gan vakariņās, tā kā 2 reizes. Aleksai ir puskausiņš ar auzām, un Limeratai ir vesels kausiņš ar auzām. Katram no maniem zirgiem iet mikroelementi. Aleksai kā piedeva iet 2 šādi te trauciņi ar elpošanas piedevu, un Grifons man šobrīd ēd vēl šo. Nu, ar bokšiem viss ir pabeigts, un gribēju pateikt, ka kamēr lietus nelīst, jo tur nāk tas baisais mākons, kamēr lietus nelīst, izravēsim manu puķu dobīti, jo viņi izskatās šobrīd briesmīgi. Pilnīgi kauns rādīt, bet sāks midzināt kaut kādas lietas. Lai gan viņš tagad nav tik traks. Nu labi, nē, viņš ir. Es nezinu, vai jūs redzat. Tā kā līst. Jā, un ja uznāks tas tur, es neravēšu puķu dobi. Jā, nu laikam nav jēga, viņš paliek stiprāks. Nu, laikam jābrauc atpakaļ uz māju, jo vētras laikā es stalīni negribu sādāt. Nu jā, foršs laiciņš, forša vasara, jā. Citi cilvēki pērkona un lietus laikā ved zirgus stallī. Ne, nu, protams, ja mums tā tornādā uzvietu, es ievestu zirgus stallī. Bet paskatieties, cik viņi ir laimīgi. Visu dienu viņi pavadīja zem tiem kokiem. Uznāk lietus, viņi beidzot iet ēst, jo nav knišļu. Viņi ir ļoti laimīgi šobrīd. Vienīgais mušu segas un mušu maskas nav laimīgas, bet nu labi, tā būs mana problēma. Tā nu lietus ir beidzies, bet var redzēt, ka tur tas mākons iet prom. Un šis te nāk. Bet ir jau 7:30. Tā kā šodien tad neliederīga diena atkal. Bet ir pozitīvi, vismaz, ja es esmu atsākusi taisīt video, tad varbūt es turpināšu to darīt. Un es parādīšu arī kādu dienu, kad būs interesantāk. Tagad es eju uz aploku pie zirgiem, jo man ir jāatrod 2 mušu maskas, jo es Aleksai biju pasūtījusi mušu masku no Sheina. Tā mušu maska noturējās mums 5 minūtes. Bet viņa ir pazudusi, tā kā man viņa ir jāatrod. Un es redzēju, ka Limeratai arī nav vairs mušu maskas, tā kā Limeratas mušu maska arī ir jāatrod. Tā kā ir jāatrod 2 mušu maskas. Un es domāju, ka es varētu uztaisīt laivu TikTokā, jo man jau ļoti sen nav bijis laivas TikTokā. Tā kā parunāties, uzzināt, kas pa kam, nu vismaz kamēr es meklēju mušu maskas. Nu jā, un kad es atradīšu, tas vedīšu zirdziņus uz mājām. Reku slapjie, bet laimīgie zirgi. Un rekur ir dubļi. Un es esmu ar krokšiem. Būs jautri. Tā, nu, parunājos ar jums TikTok laivā. Reku jau 4 zirdziņi man ir pie apaušiem. Tikai man jānoķer vēl Donna un Grifons ar pavadām, un tas vedīšu viņus uz stallīti. Zirdziņi iet mājās. Visi 4 reizē. Tā, zirdziņus ievedu. Rekur Aleksiņa ēd sienu. Grifoniņš ēd sienu. Un tad ir Limerata, kurai ir tāds, Madara, dot auzas. Dot auzas. Viņa reāli neēd sienu, viņa gaida auzas. Labi, dodam viņiem spēkbarību. Nu tā, visi zirdziņi jau ēd savu spēkbarību, bet mēs tikmēr aiziesim pakaļ auzām. Es parasti atstāju auzu šitādā te spainītī, nē, bet es viņu saucu par spainīti. Un tad man viņām brokastīm vienkārši ir jāieliek šķīvīšos, teiksim tā. Man zirgi jau ir pieradināti, viņi paēd, un tad viņi aiziet padzerties. Jā. Limerata arī ir padzērusi, un Aleksiņa arī ir padzērusi, jā. Un es tūlīt viņiem varēšu ieliet padzerties, uztaisīt brokastis, nu un viss. Nu viss, zirdziņi ir mājās, apmierināti, paēduši, viss viņiem ir labi.
Nu, ok, pa lielam ir viss, tikai varbūt ātrais grāmatu apskats. Šobrīd lasu šo te. Tā ir 3. grāmata, man liekas, 5 grāmatu sērijā, bet tur bija vēl 0,5 grāmata. Tā kā, principā no šīs sērijas šī ir 4. grāmata, ko es lasu, bet pēc skārtas viņa ir 3. Nu, es tikko esmu viņu sākusi. Bet vasarā es vispār nevaru lasīt, jo šobrīd es biju apņēmusies izlasīt 10 grāmatas, es esmu izlasījusi 4. Aizbraucu citu vietu. Bet jā, par grāmatām runājot, es domāju, ka es jums nerādīšu update uz kādu laiciņu, jo man nelasās, vienkārši vasarā nav laika. Bet jā, nu šis video noteikti nav tik interesants, kā es sākumā domāju, ka viņš būs. Bet nu labi, laika apstākļi neko nevar paredzēt, bet ja es redzēšu, ka šim video ir daudz skatījumi, ja es redzēšu, ka šim video ir daudz laiki un komentāri, es apsvēršu domu, ka es vasarā tomēr filmēšu, jo es redzēšu, ka jums interesē un jūs gribat redzēt. Ja nē, nu tad visticamāk tiksimies rudenī. Jā, bet es varu pamēģināt, pafilmēt arī vasarā, ja jums ir interese. Tā kā ierakstat komentārā, ja jums ir interese, es jums parādīšu. Izstāstīšu, kā iet man ikdiena un kā iet maniem zirgiem. Īstenībā mums ļoti paveicās ar zirgu vešanu iekšā, jo tagad līst lietus. Jā. Tā kā un es arī braukšu mājās, jo vēl ir 8:30, vēl ir jātaisa vakariņas un jāiet dušiņā, un kamēr es to visu izdarīšu, būs jau 10, tas ir vienmēr. Un tad man ir vēl jāedito šis video. Tā kā labi, paldies, ka noskatījies šo video. Neaizmirsti uzspiest laiku un ierakstīt komentārā, vai tu gribi redzēt vēl video vasarā. Nu un ja, tad tiekamies nākamajā video. Atā!